Sveicināti CHD iekārtu pārvaldības portāla video instrukcijā. Šajā pamācībā uzzināsiet, kā veikt nodaļu un preču datubāzes izveidi un rediģēšanu, un attiecīgi arī klaviatūras izveidi pēc individuālām vēlmēm, balstoties uz izveidoto datubāzi. Sākotnēji iepazīsimies ar nodaļu izveides iespējām. Pēc pieteikšanās portālā dodieties uz sadaļu Konfigurācija un nodaļas. Kā redzam, portālā pēc noklusējuma jau ir pieejamas 10 nodaļas. Noklikšķinot uz jebkuras nodaļas, iespējams labot nodaļas parametrus un vērtības, kā arī iespējams pievienot papildu nodaļas, izvēloties taustiņu pievienot loga augšējā labajā stūrī. Atvērsim pirmo nodaļu. Nodaļas logā redzam obligāti aizpildāmos laukus, kā arī papildu opcijas, kas norādāmas pēc izvēles. Pēc noklusējuma klaviatūrai jau ir pievienota pirmā nodaļa, tāpēc šeit redzama attiecīga atzīme. Ja to noņemsim, nodaļas taustiņš netiks automātiski pievienots klaviatūrai. Šajā piemērā izvēlēsimies nodaļu klaviatūrai pievienot kā apakšizvēles sadaļu. Tāpēc atzīmēsim otru opciju izmantot kā piesaistīto preču klaviatūras apakšizvēli. Mainīsim nodaļas nosaukumu. Kā redzam, pēc noklusējuma jau ir iestatīta standarta nodokļa likme 21%, bet pēc vajadzības ir iespējams norādīt arī citas pieejamās likmes. Papildus opciju sadaļā pievienosim nodaļas taustiņa attēlu. To iespējams vienkārši ievilkt attiecīgajā logā un atlaist, vai arī izmantot augšupielādes opciju. Jāņem vērā, ka, ja vēlēsieties taustiņam piešķirt krāsu, jāizvēlas PNG attēls ar caurspīdīgu fonu. Attēla rediģēšanas logā rediģējiet attēla izmēru ar bīdāmās joslas palīdzību. Un iecentrējiet attēlu. Kad tas ir paveikts, nospiediet Ievietot. Tālāk izvēlēsimies taustiņa krāsu, noklikšķinot uz attiecīgā lauciņa. Portāls piedāvā iespēju izvēlēties kādu no standarta krāsām, vai arī jebkuru vēlamo krāsu ar krāsu atlases palīdzību. Kad vēlamā krāsa ir izvēlēta, nospiediet Pielietot. Pie papildus opcijām varat izvēlēties arī nodaļai piesaistīto preču taustiņu krāsu, kā arī piesaistīto preču taustiņu izmēru. Šīs opcijas ļauj ērti konfigurēt visus nodaļas apakšizvēles taustiņus automātiski. Kad visi attiecīgie nodaļas iestatījumi ir veikti, nospiediet taustiņu saglabāt loga apakšējā labajā stūrī. Tālāk dosimies uz sadaļu Klaviatūras izkārtojums. To atverot, jau redzam jaunizveidotās nodaļas Siltie dzērieni apakšizvēli. Tajā pagaidām nav neviena preču taustiņa, jo preces vēl neesam pievienojuši. Atvērsim klaviatūras izkārtojumu sākums, noklikšķinot uz attiecīgā uzraksta, un šeit rediģēsim jaunizveidoto nodaļas taustiņu. Mainīsim taustiņa izmēru uz lielāku, pieturot un pavelkot to aiz bultiņas simbola. Tālāk noklikšķināsim uz taustiņa, lai veiktu papildu iestatījumus. Šajā logā varam izvēlēties attēlu uz taustiņa arī neizmantot, vai atkal aktivizēt šo opciju, un kopā ar attēlu aktivizēsim arī teksta attēlošanu uz taustiņa un rediģēsim teksta izmēru. Kad iestatījumi pabeigti,
nospiediet saglabāt. Atcerieties, ka pēc visu nepieciešamo klaviatūras izmaiņu veikšanas vienmēr jānospiež saglabāt loga apakšējā labajā stūrī. Nākamais uzdevums – preču pievienošana nodaļas apakšizvēlnei. Dosimies uz konfigurācijas apakšsadaļu preces. Kā redzam, šeit vēl nav pievienota neviena prece. Izvēlieties opciju pievienot loga augšējā labajā stūrī. Sākumā norādīsim preces kodu. Atkarībā no preces veida tas varētu būt arī svītrkods. Preces obligāti ir jāgrupē nodaļās. Izvēlēsimies preci iekļaut tikko izveidotajā nodaļā siltie dzērieni. Un atzīmēsim opciju pievienot klaviatūras izkārtojumam, lai preces taustiņš tiktu pievienots nodaļas siltie dzērieni apakšizvēlnei. Norādīsim preces nosaukumu un cenu. Pie papildus opcijām atzīmēsim iespēju atļaut cenas maiņu manuāli, lai preci latte būtu iespējams reģistrēt pirkumā arī ar citu cenu, kas nav 3,50. Tāpat kā nodaļas taustiņiem, arī preču taustiņiem pastāv iespēja pievienot attēlus šajā logā. Kad visas vērtības norādītas, nospiediet saglabāt. Kā redzam, preču sarakstam šajā logā tagad ir pievienota prece latte. Preces ērti iespējams pievienot arī izmantojot Excel faila veidni. Lai to lejupielādētu, nospiediet uz 3 punktu ikonas loga augšējā labajā stūrī un izvēlieties opciju lejupielādēt veidni. Aizpildiet visas nepieciešamās vērtības Excel failā un pēc tam izmantojiet turpat zem 3 punktu ikonas pieejamo opciju importēt sagatavoto preču Excel failu, lai failā saglabātās preces ērti pievienotu datubāzei portālā. Tagad aplūkosim jaunizveidoto preci latte klaviatūras izkārtojumā. Dosimies uz izvēles sadaļu klaviatūras izkārtojums. Apakšizvēles sadaļā siltie dzērieni tagad redzam jaunizveidoto taustiņu latte. Tam ir piemērots iepriekš pie nodaļas norādītais 1x2 taustiņa izmērs, taču to varam arī brīvi mainīt pēc nepieciešamības. Kā arī noklikšķinot uz taustiņa, varam mainīt taustiņa krāsu un uzraksta burtu izmēru. Pievienosim vēl vienu preci. Dosimies atpakaļ uz sadaļu preces, izvēlēsimies pievienot un aizpildīsim visus nepieciešamos preces parametrus. Atverot sadaļu klaviatūras izkārtojums, redzam tikko pievienoto preci. Portāls piedāvā iespēju taustiņus ērti izdzēst no klaviatūras izkārtojuma, pieturot un velkot taustiņu uz oranžo zonu loga labajā malā. Pēc šīs darbības izpildes izdzēstais taustiņš tiek pievienots labajā loga malā redzamajai izvēlnei. No tās taustiņu atkal iespējams ievilkt atpakaļ klaviatūrā. Pēc atkārtotas pievienošanas varat veikt taustiņa dizaina maiņu. Kā arī izvēlnē citi elementi, ir iespēja klaviatūras izkārtojumam ērti pievienot jaunus taustiņus,
izvēloties opciju Citi elementi un ievelkot attiecīgi nodaļas vai preces pogu klaviatūrā. Automātiski atvērtajā meklēšanas logā jānorāda atbilstošs nodaļas vai preces nosaukums un jānospiež apstiprināt. Jāņem vērā, ka klaviatūras izmaiņas viedkasē parādīsies tad, ja viedkase ir ieslēgta un pēc vismaz viena čeka izdrukas un atkārtotas kasiera reģistrācijas. Ja vēlaties esošo klaviatūras izkārtojumu dzēst un veidot pilnīgi jaunu klaviatūru, varat izvēlēties ielādēt kādu no standarta izkārtojumiem. Klaviatūras izkārtojumu sadaļā nospiežot uz 3 punktu ikonas augšējā labajā stūrī un izvēloties opciju ielādēt standarta klaviatūru. Pastāv vairāki standarta klaviatūru veidi ar nedaudz atšķirīgu taustiņu izvietojumu, kā arī ar galdiņu funkcionalitāti. No šiem veidiem varat izvēlēties sev piemēroto variantu atbilstoši savām vajadzībām. Atverot sākuma klaviatūras izkārtojumu, redzams, ka tagad tas ir tukšs. Visi tur iepriekš ievietotie taustiņi tagad ir pieejami taustiņu izvēlnē, no kuras tie atkal jāievelk klaviatūras izkārtojumā. Portāls piedāvā iespēju pielāgot arī taustiņiem izmantoto krāsu paleti. Aplūkosim, kā tas notiek. Atvērsim individuālo krāsu rediģēšanas opciju, kurā jums ir iespēja mainīt šeit pieejamās standarta krāsas pēc saviem ieskatiem. Izvēlieties krāsu un no šejienes ievelciet to standarta paletē. Tagad redzama jūsu izveidotā individuālā krāsu palete. Ja kādā brīdī vēlaties atjaunot noklusējumu krāsu paleti, dodieties uz 3 punktu ikonu un izvēlieties opciju ielādēt noklusējumu krāsas. Kā redzam, tagad atkal ir pieejama sākotnējā standartu krāsu palete. Apsveicam! Tagad jūs zināt, kā pievienot nodaļas un preces un izveidot viedkases klaviatūru pēc savām vēlmēm. Citā video instrukcijā uzzināsiet par nodaļu un preču grupēšanas iespējām, kā arī par piesaistīto preču izveidi.